vieglāk ir aizslēgt durvis un izlikties visas tās mājas, kur visas tās traumas, kuras ir ravākas saules, neeksistē, un mums pilnīgi patāpēc viens stūrītis, un tāpat kā valsts. Prieks jūs visus redzēt šeit Pils Baltajā zālē. Šī dienas notikums ir 100 dienas prezidenta amatā. Jūs visi esat saņēmuši diezgan detalizētu izklāstu, kas ir darīts šais 100 dienās. Es nepakavēšos pie tā, ko jūs paši analizēsiet, vērtēsiet. Gribētu pateikt tikai dažas uzstādījumus, kuras esmu izplānojis nākotnē un kā es plānoju to veikt. Es vēlētos uzdrīkstēties runāt par lietām drosmīgi, atklāti, un arī rīkoties drosmīgi un atklāti. Šīs dienas preses konferences vietas izvēle ir zinām veidu uzdrīkstēšanās. Redziet, mēs esam ilgāk no visām pusēm no Latvijas Republikas drošības dienas plentēm un tuvāk pie sienām bīstami. Tā pašā laikā es domāju, ka arī jums visiem ir jāatrīkst tās šādu darbu. Vieglāk jau būtu aizslēgt durvis un aizmirst par šo skaisto telpu, kas ir mūsu valsts un nācijas simbols. Bet es domāju, ka vieglāk ir tomēr, kaut arī tas ir grūti, ienākt šeit, ieraudzīt šīs grūtības un risināt šīs problēmas. Un to es gribētu arī rosināt katrā no jums, kas ir mediju pārstāvis, runā ar katru mūsu iedzīvotāju. Es gribu, lai arī katrs Latvijas iedzīvotājs uzdrīkstās būt drosmīgs un būt savas sabiedrības un valsts pilntiesīgs pilsonis. Ja mēs runājam par politisko situāciju, tad mums jāsaprot, ka pilsoņiem ir jāstiprina politiskās partijas, ir jāstiprina šī pilsoniskā sabiedrība. Ne tikai nevalstiskās organizācijas vienas pašas nevarēs valdīt valsti uz garšo nākotni. Pilnīgi neapmierināts ne ar sevi, ne arī ar Veselības ministrijas paveikto, jo komisijas darbs tāpat moklāka dažu nedēļu laikā, nesasniedzot nekādu taustāmu rezultātu. Un arī liekas, ka visi plūdās to aizmirst. Bet mēs rīkosim vēl vienu konferenci ar īsti nevalstiskām organizācijām, lai šo te jautājumu joprojām aktualizētu un beigās ar Veselības ministriju valdību atrisināt. Es domāju, ka kuras bažas, kas skar problēmas, kas ir Latvijā, ir Latvijas valsts, Latvijas valdības un Latvijas tautas kompetencē. Un vienalga, kāds ir nodoti, un šie jautājumi un problēmas jāatrisina Latvijas valstī, Latvijas valdībai un Latvijas pilsēm, nevis kādām pie ārpuses. Es domāju, ka šī budžeta pieņemšana būs arī tas eksāmens valdībai, kas norādīs to, vai valdības darbs ir bijis veiksmīgs, vai apmierinošs, vai neapmierinošs. Starp apmierinošu un veiksmīgs, protams, un tās konsekvences ir vairākas, bet ja neapmierinoši, tad tas mēs būtu visiem redzams. Es vienmēr esmu bijis par kritiku, jo kritikā ir jāieklausās. Kritikā vienmēr ir kāds racionālais kodols, ka kāds ir pamanīts tās kļūdas. Un ja kāds pamanīts tās kļūdas, tad viņam par to ir jāsaka paldies. Runājot par to kritiku, atkal tie nelaimīgie politikas eksperti, viņi apšauba jūsu politisko neatkarību vēl joprojām. Vai šajā kritikā arī ir daļa patiesības, vai jāsaka paldies, ka viņi to pateikuši? Es domāju, ka katram ir tiesības gan uz kritiku, gan uz šaubām, gan uz apšaubīšanu, un tā ir katra cilvēka personīga darīšana. Galvenais, lai viņiem būtu pašapziņa pašiem par sevi. Tad jūs norādāt pilnīgi viņu šaubas par jūsu politisko neatkarību? Es pats nešaubos. Vēl jautājumi ir? Es neredzu. Ja jautājumu nav, tad paldies visiem. Ināra Eglēt ir dodas jautājums. Es domāju, mēs paskatīsimies uz pasauli kopumā, kādā tēma ir aktuāla. Mums tomēr nestojas uz to, ka demokrātija ir attīstījusies, ir valstis, kur valda vienas ģimenes locekļi. Mums ir potenciāli Clintona ģimenes nākšana pie varas Amerikas Savienotās valstīs. Mums arī ir Putina
piemērs, ka valstī var valdīt ilgāku laiku nekā tādās piedāvājums demokrātiskiem likumiem balstīts visas šīs lietas ir. Ja? Tā kā es domāju, ka tā tēma nekad nebūs neaktuāla un būs aktuāla tik ilgi, kamēr pastāvēs cilvēks. Es esmu pilnīgi mierīgs, es nesatraucos. Es domāju, ka svarīgāk ir būt mierīgam un rīkoties, nekā būt satraukam un nerīkoties. Vai jūs piekrītat, ka Vēnijas kundze izdara spiedienu uz Latvijas iekšpolitiskajiem noteikumiem? Es domāju, ka tas to jādod Latvijas politiķiem pašiem, lai neapskatījām. Paldies par visiem! Paldies! Paldies!